Tajā laikā Jēzus atkal iegāja sinagogā. Tur bija cilvēks ar nokaltušu roku, un tie vēroja, vai viņš sabatā nedziedinās, lai tad varētu viņu apsūdzēt. Un Jēzus sacīja cilvēkam, kam bija nokaltusi roka: nostājies vidū. Bet tiem viņš jautāja, vai sabatā ir atļauts darīt labu vai arī ļaunu, dzīvību izglābt vai arī iznīcināt. Bet viņi klusēja. Un Jēzus, uzlūkodams visapkārt tos ar dusmām un noskumis par viņu cietsirdību, sacīja cilvēkam: izstiep roku. Un viņš izstiepa roku. Un tā kļuva vesela.